ideja. Tā vai ir apstiprināta? Pastāst lūdzu, ko tā risina, kādu problēmu un kā tas pozitīvi ietekmē sabiedrību. Ideja ir par modernām, masīvām koku konstrukcijām, kas mūsdienās tiek plaši būvētas un izmantotas, bet problēma ir tā, ka mēs līdz galam nezinām, kādā veidā viņas sarēķināt, kā viņas uzvedās. Doma ir izstrādāt datorprogrammu, ar kuru inženieris varētu veikt ar augstāku precizitāti, līdz ar to arī ekonomiskāk šīs konstrukcijas un lētākas, ražot un būvēt. Vai tas palielinātu arī koku izmantošanu būvniecībā? Pavisam noteikti tas palielinātu un daudzos gadījumos tas aizstātu tipiskos būvmateriālus, kā piemēram dzelzbetons, kas nav vidē sevišķi draudzīgs ar efektīvām un ekonomiskām koku konstrukcijām. Kā jūs redzat, vai biofots šajā gadījumā palīdz attīstīties zinātnē un inovācijām Latvijā? Biofots pavisam noteikti palīdz tādā griezumā, kad viņš palīdz arī komercializēt, nevis vienkārši veikt pētījumu priekš publikācijām, bet tieši komercializēt šo ideju un jau tā kā tuvoties kaut kam pārdodamam, ko mēs varam arī nopārdot beigās tādam. Kā jūs redzat, šī programma Biofots palīdzēs sadarboties RTU un industrijai vēl ciešāk? Es domāju, pavisam noteikti, un jau tagad man ir nodibināti kontakti ar būvinženieriem, kur jau saka, ka viņiem tas produkts interesētu, viņi gribētu viņu sākt jau testēt un izmantot, un tieši ir vajadzīgs neliels grūdienis, lai mēs varētu viņu novest līdz tādai stadijai, kad inženieri var sākt viņu jau praksē izmantot un testēt. Jā, tā kā es domāju, noteikti sadarbība turpināsies. Kā jūs iedvesmotu pētniekus piedalīties biofotā un izmantot šo iespēju, lai komercializētu savus izstrādātos risinājumus? Es domāju, ka tas ir fantastiski iespēja, kad biofota programmas ietvaros tiek dažādas lekcijas un arī praktiska pieredze zinātnieki var iegūt gan kā prezentēt savu ideju, gan kā realizēt beigās, kā arī sadarboties ar potenciāliem investoriem. Mana līdzinējā zinātniskā pieredze, es neesmu Latvijā redzējis tādas līdzīgas projekts pagaidām. Liels paldies, lai jums veicās, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu rezultātus biofota programmā. Jā, liels paldies!